Savukārt Rūbens komandai kocēna mājas zāle, tā ka, principā, abas divas komandas varam uzstīt pa mājniecēm. Kā tas arī ir. Un divas mājnieku komandas ir veiksmīgi šogad nospēlējuši, tikuši četrniekā. Diezgan interesants spēle. Un ļoti ātri pirmie vārti. Mārtiņš Broks ar kādu varbūt nedaudz negaidītu metienu. Kā nebija tā labākā metiena pozīcija, bet Mārtiņš Broks arī U19 Latvijas izlases dalībnieks. Jau spēles pirmajā minūtē atklāja rezultātu. Valmieras vārdsargu. Un tādā mazrezultīvā, nepārāk skatāmā spēlē izdevās izcīnīt vietu. Nu, tikpat ātri izdodās atspēlēties arī Rūbens komandai. Nu, ļoti dinamiski ir iesācies šis te pirmais puslaiks. Nu, un tieši tāds florbols arī skatītājiem patīk. Nu, tagad bīstam diezgan pie vārtiem Andris Jākapsons. Metienu garām vārtiem. Jākapsons vēlreiz saspēlēs, bet neizdodas Mirkšam uzreiz izdarīt pretuzbrukumu, paslīdīšu. Tagad jau Janēvičs labs metiens un Kaspars Janēvičs gūst otros vārtus spēles 4. minūtē. Nu, turpina priecēt komandas ar rezultīvu florbolu. Janēvičam izdevās izrauties pa labo malu. Atrada viņš labu metienu pozīciju. Ķekavu nevarēja pieveikt. Nu, kamēr es jums te stāstu, tikmēr ir vēl vieni gūti vārti. Nu, paskatīsimies atkārtojumā šo te izspēli. Nu, izdevās Mirkšam labs tālšāviens un Broks ilgi domāja, ko darīt. Labi iespēja un būs noraidījums. Un arī soda metiens. Labi iespēja Rubenai pirms puslaika beigām izvirzīties vadībā. Jā, nu, izdevās labs izrāviens, apspēlēja savu aizsargu un, jā, nu, no aizmugurs. Abas komandas sadevušās rokās. Un neizdodās Stepānam. Kļūdās šoreiz aizmet bumbiņu garām, trāpa vārtstabiņu ārējo malu. Vēlreiz redzam atkārtojumā viņu gājienu. Mēģināja ar divām maiņkustībām. Laktiņš paliek Belāsām. Un būs interesanti paskatīties, kā Belāsās būs atpakaļ atgriezies Latvijas čempionātā. Bet tikmēr Ints Vilks izdara līdzīgu metienu kā pašā sākumā Mārtiņš Broks un pārāk veiksmīgi nospēlē Ulmans. Nu, iespējams, ka arī Rikušets bija veseli divu spēlētāju vārtu priekšā. Nu, kopumā, paskatieties pēc statistikas, nav pārāk rezultīvi spēlējuši valmierieši. Bet vēl viena vārta, tikmēr, kamēr skatījos statistiku, vēl viena vārta, un šķiet, ka atkal Ints Vilks ir bijis uzbrukuma smailē. Redzam vēlreiz šo te atkārtojumu. 2 vārtu un 4 piespēles, un Intam Vilkam šobrīd 5. Jā, bet uzreiz arī atbild bija arī Rūbens komandai, un savus trešās vārds gūs Rūbens komanda. Nu, tiešām ļoti bieži tiek gūt vārti šīs dienas spēlē. Izdevās atspēlēt viens vārds Rūbens komandai. Rezultāts. Bet Mārtiņš Kaiš atkal rezultātu maina uz tabla, un šobrīd jau Valmiera 5-3 atrodās vadībā. Ļoti veiksmīgi šodien Valmiera darbojās uzbrukumā. Un šī te komandas saspēle. Nu, kā jau minēju, notikusi vārds ar maiņu, bet arī ar saldiņš. Un tomēr ir izdevies viens vārds ļoti ātri atgūt. Ingars Matisons šobrīd ir vārtu autors. Jā, nu it kā situācija, kur nekas neveidojas, standarta situācija. Bet veiksmīgi Matisons atbrīvojas no savas sedzēja. Nu, 100% iespēja jau mums bija. Tagad Akulovs gandrīz kļūdās. Nu, tomēr viņš pats ir pirmais pie bumbiņas.
Un, jā, nu apdraud vārds, un tomēr ir vārds. Ivars Jēkabsons ir gūs vārds. Tur īsākumā nevarēja saprast, vai bumbiņi ir vārtos vai nav. Izskatās, ka vārdsargam pret sānu vai pret muguru bumbiņu atstās. Jā, nu tā visticamāk arī bija. Nu, Egars ļoti lēnām dodas, novērtē situāciju. Un eleganti. Egars Lāsovs pārmet bumbiņu pāri Mārim Maldiņam. Pastamies vēlreiz ar Maiksību. Aldiņš domāja, ka sekos vēl kāds māņu gājiens. Arī pieredzes bagāts spēlētājs pret ārāju. Pastīsimies, kas viņa arsenālā. Meklē iespēju. Un neizdodas. Šeit neizdevās viņa iecerēties. Un pirmais metienu. Pirmā metiena sērija ir noslēgusies par labu Valmierai 1-0. Ivars ļoti aktīvi iesācis šo te metienu, bet Māris Aldiņš ir izvēlējies vispārreizāko pozīciju, un Ivars šoreiz paliek bešā. Pavērojam vēlreiz atkārtojumā. Nu, 1-0 vadībā Valmiera. Un, jā, nu neveiksmīgs risinājums izvēlēts Zelčam tieši virsū met ārājam. Nu, pārāk vienkārši vēlējās apspēlēt. Un kāds būs viņu risinājums uzbrukumā. Daudz maikstīvs, bet pat tālu aizgāja un beigās vārtiem no sāniem trāp. Un tagad viss ir Reina Mirkša rokās. Jā, Reinas trāp. Seko vēl viena sērija. Un izdodas Mirkšam, izdodas. Ļoti tālu aizvēl bumbiņu noguldīja ārā uz zemes un rezultāti ir izdevies izlīdzināt 1-1 šajā pēcspēles metienu sērijā. Pastamies vēlreiz aizvilk bumbiņu ļoti tālu. Un tagad var atkārtot spēlētāji iet un Belāsovs vēlreiz pret ārā Aldiņu. Vai izdosies viņam otro reizi apspēlēt viņu? Un eleganti, jā, nu tiešām redzams, ka šim spēlētājiem ļoti augsta tehniskā meistarība. Lāpciņš stāvot pie bumbiņas ar vienu kustību, bez nekāda liekas kustības. Tajā brīdī, ka vārdsargs ilgi domā un lēnām pietuvojas vārtiem. Un izdodas ārājām atvairīt. Un kas par emocijām Valmiers izpildījumā vēlreiz šis te Mirkša gājiens uz vārtiem. Un ārājais šoreiz ir spēles varonis. Metās apsveikt visi komandas biedri viņu par veiksmīgo darbību vārtos. Un varam apsveikt Valmieras Vidzemes augstskolas florbola kluba spēlētājs un treneri ar izcīnītajām bronzas medaļām. Nu, labs panākums sezonas iesākumā Valmieras komandai.